Es esmu Vitamīns, un šī ir Blaušo politiskā minūte, kurā mēs debatējam ar Latvijā zināmiem politiķiem. Šodienas raidījumā mēs parunāsim ar Vladimiru Čeparovu par Latvijas politiķu tehnisko apmācīšanu. Sveiks, Vladimir! Vai jūs pats mācāt uztaisīt mājaslapu? Tas arī HTML lapa beigta, iebaž viņu datorā, uzspies knopkiņu, parādās mājaslapa. Tas ir no nulles, ja? Tas ir no nulles. Izklausās pārāk sarežģīti priekš latviešu politiķiem, vai varbūt ir kāda alternatīva šim pasākumam? Var taisīt mājaslapu pēc šablona. Un kas tie šabloni tādi ir? Šablonu ir bezgala daudz internetā. Tur viss ir sarakstīts, kam ir jābūt materiāla sadalījums, kādi krāsas, burtu lielums, viss rakstīts. Tu pieliec tikai savu vārdu, savu uzvārdu, savu lapas nosaukumu un tā tālāk un aiziet. Jūs kā Latvijas politikas tehnologs un profesionāls šajā lietā droši vien spējat atšķirt, kādu un pēc kāda principa tiek taisīts Latvijas mājaslapas. Lielākā daļa visu to Latvijā esošo mājaslapu ir no šabloniem taisīta. Tātad, ko jūs man tagad sakiet, neviena Latvijas mājaslapa nav taisīta no nulles? 100% var pateikt, ka no nulles ir iztaisīta Saeimas mājaslapā. 100%? 100%. Un ar ko tā atšķirās, piemēram, no zemnieku kolektīvās nodevas vākšanas mājaslapas? Tā ir vienkārši perfekta un droša. Ne tas, ka es šaubītos jūsu zināšanās, taču no kurienes tāda pārliecība? To es varu apgalvot 100%, jo es zinu tos cilvēkus, kas tur strādā, es zinu, kā tas tika veidots. Tātad pārējās valstiskās vai nevalstiskās mājaslapas Latvijā ir zemāka līmeņa mājaslapas, vai ne? Lielākā daļa mājaslapu, kas mums ir, viņi ir standarta. Un kas ir standarta mājaslapa? Kas ir standarta mājaslapa? Jebkuram programmistam ir zināms standarta mājas vājas liepa. Liepa? Lietas. Lieta? Vājas vietas. Ņemot šo visu vērā, komentējiet, ko nepareizi izdarīja Neo. Kādēļ viņu notvēra? Neo gadījumā bija tā, ka viņš nav gājis serverā iekšā. Viņš ir vienkārši to mājaslapu uzklikšķina uz tās vājas vietas. Un visi dati vienkārši gāžās ārā. Paši, nevajag neko darīt. Tātad Neo ir vienkārši muļķis. Pilnīgi pareizi. Turpināsim ar tehnisko pusi. Tātad valsts mājaslapas tiek uzturēts no Latvijas budžeta. Ņemsim tagad tehnisko pusi tālāk. Tas ir valsts pasūtījums. Par to maksā brango naudu. Ticiet man. Kam maksā? Kam mūsu valstī labprāt maksā brango naudu? Draugam, paziņam, radam. Jūs visu saprotat. Protams, Vladimir. Bet mūsu laiks, diemžēl, šodien ir iztecējis. Paldies Vladimiram Čeparovam, šī bija Blaušo politiskā minūte.